Jā. Tātad mans uzdevums šodien ir tāda interesanta ekskursija par operāciju māsas šo te sagatavoto endoskopu komplektu. Domāju pār to prezentāciju, sapratu, ka pavisam vienkārši tas nav, jo mēs atveram komplektu un viss. Cik daudz tur ir dažādu mainīgo, mēs jau redzējām no šodienas lekcijām, redzējām vakar un varam iedomāties. Kā es redzēju, auditorija ir šodien fantastiska, lielākā daļa operāciju māsas. Un, protams, arī manējie no sterilizācijas, priekš kuriem ir speciāli atsevišķi slaidi sagatavot, lai viņi saprastu, kas notiek operāciju zālē. Tādēļ iesim mazliet cauri šīm te visām lietām. Bet klausoties arī iepriekšējās lekcijas un gatavojot šo prezentāciju, nevarēju neielikt šo slaidu, jo pacientu drošība tomēr ir primāra un mums ir visus šos te sarežģītos procesus veicot, jācenšas nekaitēt, vai šo kaitējumu reducēt līdz pieņemamam minimumam. Un, lai varētu vispār runāt par endoskopiju, ir jāsaprot, kas ir minimāli invazīvā ķirurģija vispār. Un jāsaprot arī tas, ka nemaz netik sen tā ir ienākusi ķirurģijā. Vismaz mans mūžs ir līdzi gājis šim, jo es kā operācija māsa iesāku darbu, tad, kad vēl nebija šī minimāla invazīvā ķirurģija un viss operācijas tika veiktas konvencionāli. Bez šaubām ķirurģija saistās ar ļoti modernu, dārgu, sarežģītu aprīkojumu, ar prasmēm. Varētu palūgt tos mikrofonus īslēgt, kolēģi. Jā, lūdzu, Jeļena un lūdzu, māsa Valentīna, atslēdzat mikrofonus, ļoti traucē. Tātad arī ar ķirurgu prasmēm. Ja sākotnēji uzsākot šīs operācijas bija tikai atsevišķi ķirurgi, kas bija speciāli ārzemēs mācījušies šīs procedūras, tad tagad mēs redzam, ka ienāk ļoti liela daļa jauno speciālistu, arī rezidentu, kuri jau ļoti ātri metās šajā te jomā iekšā un veic šīs operācijas. Un arī ne bez, protams, problēmām, un arī mums operāciju māsām. Kādas priekšrocības šai ķirurģijai? Tātad iespēja caur nelielām atverēm veikt manipulācijas, samazināts asins zudums, par ko mēs gan varētu diskutēt, jo, ja operācija netiek veikta prasmīgi, tad ir šis asins zudums. Un tad ir diezgan lielas stresa situācijas. Tāpat, protams, ievērojami samazinās stacionārā pavadītais laiks un, protams, šīs te operācijas nereti veic ambulatori vai diezgan bieži. Un tehnoloģiskās prioritātes. Tātad ir šī te minimāli invazīvā ķirurģija, cik iespējams vienkāršot operāciju tehniku, pašu šo te operācijas veikšanu, tātad saīsināt laiku gan ķirurgam, gan pacientam un samazināt cilvēciskā rakstura kļūdas. Tās ir tās lietas, kas būtu jādara, lai mēs tātad realizētu šo te nekaitīgo, tātad pacientu drošības prioritāti. Protams, mums ir jāsaprot, kādas iekārtas tātad ar kurām mēs nodrošinām šīs te laparoskopiskās vai endoskopiskās operācijas. Šeit es ieliku vienu attēlu, un tātad šis ir tas slavenais tornis. Ja šeit klausās kāds, kas nav operācija māsa un nezina, ja ir īpaši medicīnas ierīču apstrādes dienestu darbinieki, tad šis ir tas tornis, kas sastāv no virknes dažādu iekārtu, ar kurām mums ir jāprot strādāt. Tātad mums viņas ir jāprot apkopt, mums viņas ir jāprot savietot, mums viņas ir jāprot pieslēgt, un tā, lai viņas operācijas laikā visas
labi strādā. Pie kam operācija māsa jau ir sterila. Un visbiežāk šo te apkopšanas, saslēgšanas darbu veids māsu palīgs. Tātad šeit es jau gribu ieķeksēt tādu vārdiņu kā izglītība, zināšanas. Nu, tātad mēs redzam visas šīs te optiskās sistēmas, kā viņas savietojas savā starpā, un bez šaubām arī tur ir personāls, un tur ir teleskops, šī te sterilā sadaļa, ko mēs saslēgsim, un tad mēs varēsim strādāt. Tātad ir šis te tornis ar iekārtām un šie te sterilie instrumenti, kuriem būs jau tiešais kontakts ar pacientu. Un, protams, mēs gribam kvalitāti, mēs gribam laiku, lai tas būtu samazināts, un mēs gribam strādāt. Tad arī svarīgs ir pacienta novietojums un personāla novietojums pie operāciju galda, kur mums būs šis te tornis, kur mums atradīsies monitori, cik liela būs operāciju zāle, cik daudz būs šo te operatoru un kā mēs varēsim šīs te ierīces pareizi saslēgt. Nu, te mēs redzam operāciju darba vide, kā tas izskatās reāli ikdienā, un kā tiek izvietoti šie te galdiņi. Arī šī te operāciju zāle, kas ir attēlā, nemaz nav izrādās tik ļoti ērta. Redzat, galdiņš diezgan tuvu sienai, sterilais ar instrumentiem. Nu, un šādā veidā, jā, notiek šī operācija. Tad svarīgas ir darba telpas, ļoti būtiska ir infrastruktūra, tātad gan šīs lampas, gan šie torņi ar pietiekami labu izvietojumu, gan operāciju galdiņi. Un, protams, izglītots, gudrs un pietiekams daudzums personāla. Un svarīgi ir, protams, vadība, kura to visu organizēja un mums iegādāja ierīces. Ļoti būtiski ir procesu plānošana, jo ierīces ir dārgas, viņas var nebūt pietiekamā daudzumā. Ja kāds klausījās pagājušo manu prezentāciju iepriekšējā konferencē, tad es rādīju vienas klīnikas tādu pētījumu par pacienta maiņas ātrumu. Un tātad šeit tas bija starp citu pētījums Universitātes klīnikā Indijā. Viņi bija izkalkulējuši, ka vidēji pacientus maina, nu, tātad šis starp operācijām laiks ir 31,5 minūtes. Un viņi gribētu iet uz to, ka optimāli tas būtu 15 minūtes. Es vēlos, lai šos te laikus jūs atceraties, lai kad tālākos slaidos mēs runāsim, lai jūs saprastu, uz ko es atkal atsaukšos. Ja? Šis tas laiks šai maiņai, tas ir tas, ko slimnīcu vadības vēlās, ko viņi liek plānošanā, uz ko viņi iet, bet nereti nenodrošina ārkārtīgi daudz citas lietas, gan šīs infrastruktūras, gan personālu, gan arī telpas un, protams, instrumentus. Ļoti būtiski ir komunikācija, mēs par to runājam un runāsim noteikti vēl uz priekšu nākamajās konferencēs. Arī šeit ir ļoti svarīgi, lai komunikācijas iespējas būtu nodrošinātas, jo, ja viņas nav nodrošinātas, tad mēs faktiski tādā tumšajā lauciņā strādājam. Nu, un, protams, procesa norises kvalitāte atbilstoši tātad visiem standartiem, kur tātad objekta vai vienības raksturu lielumu nosaka tās spēja atbilst noteiktām nepieciešamajām prasībām. Un mans uzdevums šodien vairāk ir parunāt tieši par šiem te teleskopiem, šo te optiku, un iepriekšējie runātāji vairāk runāja, un arī vakar vairāk šajā konferencē runāja par lokanajiem endoskopiem, tad es vēlos pievērsties tieši šai te rigīdajai optikai, bet ieliku šo klasifikāciju, lai jūs saprastu, cik daudz un dažādi ir šie optikas veidi, bet faktiski tā pieeja un attieksme un arī apstrādes principiem būtu jābūt līdzīgiem. Tātad visvienkāršākā rigīdā optika,
Tātad šis te teleskops, ar ko mēs izmantojam ko operācijas laikā un kam ir tiešā saskari ar pacientu. Tātad tas ir šis te distālais gals, tātad okulāra gals, un pievienojam dažādi adapteri, lai mēs varētu pievienot gaismas avotu. Tātad šeit ir viens interesants attēls šādā te veidā ar šādām uzlikām, šiem te zilajiem uzgalīšiem. Mums šo optiku piegādā ražotājs. Un nereti ir bijuši gadījumi, kad medicīnas ierīču apstrādes dienestos cilvēki labi gribēdami veic sterilizāciju kopā ar šiem te uzgaļiem. Nu, rezultāts ir diezgan bēdīgs. Ja mēs ieliksim šādu uzgalīšus tvaikā, tad viņi izkusīs un pielips pie šiem te galiem, un faktiski optika nebūs lietojama. Un otrs variants šiem te uzgaļiem sterilizācijas aktīvais aģents jau cauri neies, un līdz ar to mums nebūs sterilitāte. Bet jāatcerās, ka transportēšanai tas ir ļoti labs variants, un viņus, ja mums piegādātājs šādi piegādā, nevajadzētu izmest, bet saglabāt, ja mēs sūtīsim atkal šo optiku uz remontu. Mēs varam šādā veidā to aprīkot. Tad vēl ir būtiskas šīs te zināšanas par šiem dažādiem adapteriem, ar ko mēs operācijas zālēs arī saskaramies. Kad optika notiek šis apsrices process, dažkārt šie uzgaļi pazūd. Pazūd viens vai vairāki, un līdz ar to būtu ļoti labi visos dienestos visur jāzina, kādi uzgaļi un adapteri katrai optikai ir nepieciešami, tāpat arī saprast šo te krāsu marķējumu. Un būtu ideāli, ja dienestos kaut kur pie sienas vai kādās grāmatās būtu pieejamas šādas tabulas, kuras mēs varētu izmantot tad, ja kaut kas ir aizmirsies. Nu, un te ir viens pieredzes stāsts, pavisam nesen. Ja, tātad es jau jums izstāstīju par šiem uzgaļiem. Optika tiek aizsūtīta remontam, optika atgriežas ar šiem te uzgaļiem uz visām kritiskajām vietām. Darbinieks paņem šo te teleskopu, tad noņem šos uzgaļus, ieliek sterilizēties, aizsūt uz operācijas zāli. Operācijas zāle ir panikā, jo pietrūkst viens adapteris. Mēs meklējam, kur šis adapteris ir palicis. Adapteris nav atsūtīts, tātad ražotājs nav pēc remonta atsūtījis. Un pēc tam ļoti interesanti. Izrādās, šis te adapteris ir palicis vienā no uzgaļiem, ko mēs esam nevis nomaukuši nost, bet noskrūvējuši kopā ar šo adapteri. Un nu, kas ir? Ir situācija, kad faktiski operācija varētu nenotiktu, bet tikpat labi varētu būt kādi rezerves uzgaļi vai varētu paņemt no kādas citas optikas šo te adapteri un uzskrūvēt šai optikai, un lai nebūtu operācija jāatliek. Nu, rigīdā optika, viņa nav tik vienkārša. Viņa var būt arī ļoti sarežģīta ar dažādiem kanāliem, īpaši, ja tas attiecas uz uroloģiju, un tad te jau stājās spēkā apstrādes principi, kas jau ir attiecās uz kanāliem. Tātad dažādas birstes, tīrīšana un ļoti sarežģītā šī te apstrāde. Vai, piemēram, ļoti smalka optika, kur mēs vadīsim iekšā instrumentus. Šeit jūs redzat neiroendoskopu, kad ir ļoti būtiska arī ļoti specifiska attieksme, jo šādu ierīci mēs varam lietot tikai tad, ja viņu ar speciāliem turētājiem nostiprina. Pretējā gadījumā operācija nevar notikt. Arī šeit atkal vārds zināšanas un, protams, prasmes. Nu, un instrumenti, kas kopā ar šo te optiku tiks lietoti. Kas te ir specifisks šiem instrumentiem? Instrumenti ir gari.
Un vēlāk, kad es runāšu par darbu operāciju zālē tieši, tad jāsaprot, ja šie instrumenti ir gari, tad tur iestājas pavisam citi principi viņu padošanai un sterilitātes saglabāšanai. Tāpat instrumenti ir izjaucami un viņus ir jāprot salikt. Tāda situācija, ka operācija māsa varētu teikt, ka, ja instruments nav salikts, operācija nevar notikt. Operācija māsai būtu jāprot visus instrumentus izjaukt un instrumentus salikt, bet, diemžēl, strādājot medicīnas ierīču apstrādes dienestā, bieži saskaramies ar to, ka mēs nevaram ar to strādāt, jo tas nav salikts. Nu, operācija māsai ir jāprot salikt šos te instrumentus. Nu, ideāli, ja instrumenti ir izvietoti šādos speciālos konteineros, vairākos stāvos viņi ir. Ja atceraties iepriekšējo slaidu par operāciju zāli, tad uzreiz šeit ir stājās spēkā princips, ka ir nepieciešami vēl papildus galdiņi. Jo mēs nevarēsim iztikt ar vienu sietiņu, kurā ir instrumenti salikt, no kura mēs paņemam, bet mums jau ir jāizkārto šie instrumenti uz vairākiem galdiem, lai varētu ērti strādāt. Un, ja ir vairāki galdi, tad attiecīgi arī plašākas telpas. Nu, un, protams, kur instrumenti, optika un darbs ar pacientiem, tur kļūdas. Nu, šeit galvenās kļūdas, kas varētu izraisīt negadījumus operāciju laikā. Tātad darbību secības kļūdas, kad mēs kādu soli izlaižam. Tas arī varētu attiekties uz medicīnas ierīču apstrādi, piemēram. Procesa kļūdas, kad kaut kas ir izdarīts kļūdaini. Nu, piemēram, nepareizi izveidotas pieejas laparoskopijas operācijā un līdz ar to instrumentus ievedot, viņus ir, lai varētu ar viņiem strādāt, ir caur šiem trokāriem jālauž. Šādā veidā bieži vien tiek bojāta gan optika, gan arī instrumenti. Mērījumu un dimensiju noteikšanas kļūdas, tas arī par to pašu. Tehnoloģija eksploatācijas kļūdas, kad ir nepilnīga informācija vai notiek atkāpes no instrukcijām. Tāpat arī kļūdas visu nepieciešamo ierīču uzstādīšanā un pievienošanā. Bieži vien mums gadās, ka nav kāds adapteris, bieži nav adapteri šiem te gāzes pievadiem, un tad mēs nedabonam gāzi, mums nav redzes lauks operācijā, un mēs nevaram veikt šo te operāciju. Visi skrien, nervozē, līdz kaut atveram vēl otro, trešo komplektu, līdz atrodam pareizās ierīces. Tāpat arī iekārtu uzturēšanas verifikācijas kļūdas vai vienkārši šo iekārtu nepārbaudīšanu, kad mēs viņus sākam pārbaudīt tikai tad, kad tiešām ir salūzis jau. Un nepilnīga komplektācija, ja kāda detaļa, instruments vai medikaments aizmirsts, nu, šeit es jau runāju par adapteri, tātad operācija māsai ir jāsaprot, kur un kā ātri varētu iegūt šo, un ja tās ir regulāras problēmas, tad acīm redzot ir jānodrošina ar atsevišķiem rezerves adapteriem, piemēram, kā šajā gadījumā. Nu, un arī kļūdainas komplektācijas sastāvdaļas. Nu, te mazliet ir par endoskopiem. Es, protams, nerunāšu par fleksiblajiem endoskopiem, bet tāda ļoti skaista bilde, ja, kā nepareizi ievietojot, mēs varam sabojāt šo te endoskopu. Gundars man neļaus samelot, ka ir tādi gadījumi bijuši. Tātad. Nu, un būtiskākie šie te galvenie cēloņi, kuru dēļ tad notiek šīs te endoskopu bojājumi. Tad pirmkārt, tas ir laika trūkums, kad mēs steidzamies, kad mums vajag uz tā saucamo cito, ātri, nepietiekami saudzīga attieksme, kad mēs viegliprātīgi attiecamies, šoreiz jau var maisiņā aiznest, vai šoreiz jau var nolikt
kaut kā netika ērti, vai šoreiz, māsa nav ārsts izdarījis šo te manipulāciju viens pats un instruments nokrīt. Līdz ar to tā arī tas izraisīs kļūdas. Un, protams, zināšanu trūkums. Ja mēs nezinām, grūti vainot mūs pašus, visticamāk jāvaino jau šeit ir vadība, kas pieļauj to, ka mums varētu nenodrošināt šo te izglītošanu vai nenodrošināt šīs te instrukcijas. Un šeit paņēmu, meklējot informāciju par šīm lietām, paņēmu vienu ļoti interesantu tādu materiālu, gan no Amerikas, jo tur ir daudz lielāka šī tieši pētījuma pieredze, no Līja Annas Purtela no Capital Medical Resources šīs te iestādes tādu pētījumu par dažādiem rigido endoskopu bojājumu iemesliem. Tātad šis ir top 10. Viņiem jau ir 52 gadu pieredze pētīt dažādas šīs medicīniskās ierīces, un arī šeit ir apkopot šī 10 tātad biežākie bojājumi iemesli. Skatīsimies par katru atsevišķi. Tātad pats biežākais un kritiskākais ir šie te neidentificētie teleskopu distālā gala bojājumi. Tātad, kad ķirurģiskās procedūras laikā distālais gals nonāk kaut kādā saskarē ar, piemēram, ar šēveri vai lāzeru ierīcēm vai kādiem koagulācijas uzgaļiem, tas var tikt bojāts, sadedzināts, saskrāpēts, un dažkārt šīs skrammas var būt ārkārtīgi niecīgas, ko mēs pat ar aci nevaram saskatīt, bet tas jau var izraisīt ļoti lielas problēmas. Tātad risks pirmkārt, stikliņš var kļūt vaļīgs un iekrist pacienta ķermenī. Tāpat kādi asie bojājumi var radīt, izraisīt audu traumas pacientam, it īpaši, ja mēs strādājam ar ļoti smalku optiku, ļoti mazos lūmenos. Un tāpat šķiedras var tikt bojātas vai padziļinātas, un tur tātad zūd mums šis te attēls, gaismas zudums, un var rasties dobumi, kur mums var uzkrāties arī bioloģiskā masa. Un tāpat arī risks ir, ja mums pa šīm spraugām pēc tam sterilizācijas procesa laikā nonākt var ūdens, jo ir jāsaprot, ka lielākā daļa sterilizācijas procesu mums notiek vakuma iespaidā, un ja tur būs vakuma klātbūtnē, un ja tur būs kaut vai neliela spraudziņa, tad vakuma ietekmē šī spraudziņa varētu paplēsties lielāka, un tur mums korpusā nonāks teleskopam ūdens, un tālāk jau šī optika būs bojāta, un mums vairs nebūs attēla. Visinteresantākā ir šī diskusija ar operāciju zāli, bet kā? Sterilizācija taču sabojāja. Mums taču iepriekš viss strādāja, kāpēc tagad nestrādā? Redzat, tāda vienkārša skrambiņa var radīt šo te problēmu. Bez šaubām profilakse ir visus šos te bojātos teleskopus izņemt tūlīt no eksploatācijas un pārbaudīt, kas ir remontējums remontēt, kas nē, diemžēl, ir jāpērk jauns. Tāpat nepietiekama distālā gala stikla tīrīšana, ārkārtīgi biežs tāds gadījums, jo tad pēc tam parādās uz šī te ekrāna monitorā mēs redzam dažādus traipus, un monitorā tas ir lielā palielinājumā, un līdz ar to tas ir tāds ļoti operāciju komandai nepatīkams moments. Protams, ilgstoši netīrot šos te distālos galus var izveidoties biofilma, un kas būs pēc tam daudz grūtāk noņemama, un, ja ne izveidos, radīs infekcijas risku, tad vismaz kaut kāda pirogēna reakcija būs. Protams, arī šīs teleskops tiks bojāts. Tātad
Mums ir jāpieņem, ja tas nav tīrs, tad tas arī nevar būt sterils. Profilaks. Tātad katru reizi ir jātīra un jāpulē distālais gals, un pēc tīrīšanas un pirms sterilizācijas var izmantot dažādas šīs te pulēšanas pastas. Vēl ir tāds interesants šeit no šī te centra piedāvājums, jā, tīrīt šos te distālos galus ar dzēžgumiju. Tātad pēc tam, protams, notīrīt ar spirta salveti. Pati neesmu to izmēģinājusi, bet tas mēs arī diskutējām mājās. Tā tāda metode. Un, protams, ir ideāli, ja var pārbaudīt palielinājumā šo te galu, un, ja nepieciešams, atkārtot un tīrīt, kamēr ir notīrīts. Tad vēl viena problēma - nepareiza attēlu pārbaude. Tātad vizuālā pārbaude, kas ir ļoti svarīgs moments pirms ierīces sagatavošanas iepakošanai un iepakošanas, tātad ir jāpārbauda, vai attēls ir skaidrs. Un tātad, ja nepārbauda, tad pēc tam arī šī optiskā kvalitāte atsauksies uz operācijas norisi, un ķirurga komanda būs neapmierināta. Profilakse pēc distālo stiklu tīrīšanas, tātad jāveic attēlu pārbaudi, skatoties uz baltu nespīdīgu papīra lapu ar smalku druku, lai pārliecinātos, ka viss attēls ir skaidrs un pilnīgi apaļš. Un daudz tehniķi vienkārši skatās kosmosā, tātad pret gaismu paceļ augšā, paskatās, viss kārtībā, bet būtu jāpaskatās, vai var redzēt arī smalkas detaļas. Nu, ja ir šaubas, var pievienot teleskopu video kamerai un pārbaudīt attēlu video monitorā, bet diez vai visiem šī iespēja ir, bet, nu, ja ir, tas ir ideāli. Nu, tātad šādā veidā pārbauda. Un vēl viens interesants moments, tātad neadekvāta transportēšana vai uzglabāšana. Tad bieži teleskopi tiek transportēti uz apstrādi kopā ar citiem instrumentiem, kas var būt pat novietoti uz optikas, vai tiek transportēti ar nenostiprinātu optiku, kura kratās komplekta iekšpusē. Nu, risks tātad ir bojājums, bieži remonti, un profilakse, tātad transportēšana un uzglabāšana ir jāveic tādā veidā, ka optika ir ievietota atsevišķi un ka tā nevar nokrist, noripot. Un šeit es vēl gribētu mazliet tādu atkāpi piebilst, kā ir varbūt būtiski šīs te tvertnes vai konteinerus kaut kā marķēt, ka tur iekšā ir optika. Jo bieži vien šie te darbinieki, kuri transportē, īsti nesaprot, ko viņi ved. Un kā es jau vienā brīdī tur pieminēju, ka mums dažkārt varbūt arī vieglprātīga attieksme pret lietām, ko mēs ikdienā rutīnā daram, tad būtu varbūt svarīgi visus šos komplektus, kuros ir optika, ar kaut kādu marķējumu marķēt, lai mēs visi saprotam, ka šo komplektu nedrīkst strauji novietot, ka viņu nedrīkst kratīt, ka viņš ir jānostiprina. Jo pat ja mēs ieliksim optiku speciālajā sietiņā un ievietosim viņu konteinerā, ja šī optika kopā ar visu konteineru nokritīs, tad tāpatās no šī satricinājuma viņa var tikt bojāt. Nu, iekšējās optikas pārbaudas neveikšana. Tas ir ļoti tāds smalks moments. Nereti to pat nav iespējams izdarīt, un to lielāko daļu dara tieši medicīnas ierīču šie te jau inženieri, jo vai arī mēs sūtam šīs te optikas pārbaudīt jau uz ražošanas šīm te rūpnīcām, bet varbūt, kad dienesti, kas ir ļoti labi aprīkoti,
arī spēj to izdarīt paši. Tātad, jebkāda veida optiskie bojājumi var pasliktināt šīs te procedūras kvalitāti, jo nav pietiekami labs šis te attēls. Un tas var būt tādēļ, ja ir bojātas šīs te šķiedras jau pašā korpusā iekšā. Nu, protams, ir labi, ja ir speciāls ierīces, ar kurām var paskatīties. Ja nē, tad ir viņas jāsūta uz remontu. Autoklavēšana veicot flash, jeb šo te ātro ciklu. Ja, tātad, acīm redzot, Amerikā tas ir ļoti liela problēma. Šobrīd Latvijā es nezinu par mazām slimnīcām, bet lielajās slimnīcās neesmu vairs saskārusies, ka veiktu šādu te ātro procesu, bet viņš būtu jāapskata. Un kādēļ tas varētu rasties? Inventāra trūkuma dēļ vai tāpēc, ka ir uzskats, ka tas ir pieņemami veikt ātro tvaiku sterilizāciju, jo sterilizācijas process jau notiek. Un tādā veidā mēs palielinām apgrozījumu. Bet riski, ka bieži optikas ātrā autoklavēšana, pat ja ražotājs to nav aizliedzis, pasliktina tātad teleskopa kalpošanas laiku un remonta biežumu palielina. Ātrā sildīšana un dzesēšana noslogo stikla optiskās sastāvdaļas un hermētiskās blīves. Tātad vajadzētu tomēr nodrošināties ar pietiekamu inventāru daudzumu, plānot operācijas atbilstoši šim te inventāru daudzumam, un te ir tāda piebilde, ka zemes temperatūras sterilizācijas metodas izmantošana, lai gan tā nav obligāti, var ievērojami pagarināt aprīkojumu paredzamo kalpošanas laiku. Protams, bet jāatcerās, ka zemes temperatūras sterilizācijas metodas vienmēr aizņems ilgāku laiku nekā tā būs tvaika sterilizācija. Neadekvāta pārvietošana, pārlieku liels spiediens uz ierīces korpusu. Tātad, ja mums šī te lēcas teleskopa korpusa iekšienē ir ļoti trauslas, un ja mēs šo te korpusu kaut kādā veidā liecam, stumjam, velkam, mēs varam sabojāt šīs te optikas. Bieži vien to arī izdara operācijas laikā, kā es jau minēju, veicot nepareizi šīs te pieejas, un ja mums pēc tam ir ar spēku šī te optika, tad trokārā jāmaina šis virziens, mēs varētu arī sabojāt optiku, izliekt. Tīpaši, ja optika ir ļoti trausla, smalka, kāda tā ir, piemēram, darbā priekš bērniem vai neiroendoskopijās, vai arī, piemēram, uroloģijā. Ļoti bieži notiek šādi te optiku bojājumi. Tātad. Un profilakse. Tātad ir ļoti akurāti jāievieto vēlams ar divām rokām, ja, šī te optika līdzeni šajās te paplātēs. Un tieši tādā pašā veidā jāizņem. Inventāra trūkums. Ļoti būtiska lieta situācijās, kad procedūru skaits ir palielinājies, vai personālam pievienojušies jauni ķirurgi, vai mums pēkšņi ir vēl vairāk procedūras, bet papildus inventārs nav sagādāts. Tad pastāv uzskats, taisīsim lielāku apriti, sterilizēsim biežāk, tātad, jo tas būs lētāk, bet mēs izveiksim vairāk procedūras un iespējams būs lielāka ieņēmuma slimnīcai, bet par to, kā būtu jāinvestē tieši ierīcēs, par to nepadomā. Tātad kādi ir riski? Atcelts vai aizkavēts operācijas, jo tomēr sterilizācijas process, cik garš viņš ir, tik viņš ir. Mēs nevaram ātrāk. Biežāki remontdarbi, steidzoties darbinieki var neveikt kādus aprīkojuma pārbaudes vai kādus etapus, līdz ar to. Irta, klausies kāda tēma. Situācija, kad procedūru skaits ir palielinājies vai personālam pievienojas jauni ķirurgi,
papildu inventārs nav sagādāts. Kas te notiek? Nebūs. Ja Kas te notiek? operēt, Inga, kas notiek? Jeļena, lūdzu, izslēdziet mikrofonu, jo pašlaik es nevarēju saprast, jūs uzdodat jautājumu Danutai, jeb tas ir kaut kas. Paldies. Jā, tā tad riski. Un, protams, ķirurģijas komandas sūdzības. Un profilaks. Tā tad ir jāanalizē un jāvērtē šīs te iespējas, šis te procedūru skaits atbilstoši inventāram, kas mums ir. Un vēl ir jāatcerās, ka katram instrumentāram ir sava dzīvildze. Arī optikai ir sava dzīvildze. Un mēs vienā brīdī vienkārši mums šī optika ir jāņem ārā no apgrozījuma un jāpērk jauna. Un, ja problēma ir pārmērīga remonta veikšana vai remontdarbu veikšana, tad arī ir jāvērtē pareizes kopšanas un adekvātas aprits nodrošinājums. Tātad tā ir ļoti liela un nopietna problēma, kas būtu risināma gan, protams, dienestiem uz vietas un sadarbībā ar vadību. Laba vadība, protams, izprot šo te situāciju. Nu, tāpat arī nepietiekama gaismas šķiedru pārbaude var būt problēma. Gaismas šķiedras, kas izvada gaismu caur teleskopam, ir nošķirtas no iekšējām optiskām lēcām, un ja attēls ir tumšs, ir jānosaka, vai tums ir slikta optika vai bojātu gaismas šķiedru dēļ. Tātad, vai ir teleskops bojāts, vai ir šis te gaismas vats bojāts. Nu, tātad riski var būt vāja gaisma. Un, ja mums ir vāja gaismas izvade, ko mēs darām? Mēs palielinām šo te gaismas atdevi. Un šeit var iestāties risks, ka mēs varam radīt apdegumu, vai arī mums pat var aizdegties šis te ķirurģiskais pārklājs. Nu, protams, profilakse, vizuāli teleskopu gaismas šķiedru un gaismas vadu pārbaude. Un var, protams, izmantot arī speciālas ierīces, lai izmērītu, vai šis te gaismas šķiedru vadīt spēja ir pietiekama vai nē. Nu, un pēdējais jau, par ko mēs runājām, šī te gaismas kabeļu adapteru tīrīšana vai to nenoņemšana vispār. Vēl no savas prakses sākuma vienā no slimnīcām atceros, ka bija reize, kad mēs saņēmām šīs te optikas, kas bija ilgstoši citā dienestā lietotas, un sapratām, ka šis te adapteris nav bijis ņemts nost nekad. Un līdz ar to viņu faktiski vajadzēja laust nost ar spēku. Bet, ja mēs laužam nost ar spēku, mēs varam arī sabojāt šīs te gaismas šķiedras, un līdz ar to tas efekts nebūs nekāds. Mēs nevarēsim strādāt ar šo optiku. Nu, un tagad mēs esam jau nonākuši līdz kritiskajiem momentiem operāciju zālē, darbā tieši ar šīm te optiskajām, endoskopiskajām ierīcēm. Šie ir momenti, kurus es esmu atradusi un kas man liekas būtiski. Tātad aseptika ar sterilajiem šiem te speciālajiem instrumentiem, sterilizācijas iepakojumu, ierīču savietošana, pārbaude, pirms operācijas ierīču atvienošana un izlietoto instrumentu sagatavošana nogādai apstrādes zonā, kā arī priekšapstrāde, mazgāšana, dezinfekcija, ja tas ir iespējams operāciju zālē. Nu, tā tad aseptika. Kā jau teicu, dažāds šis te iepakojums, kura slimnīca var atļauties, bet ir jāsaprot, jo mums būs nopietnāki šie te dažādie konteineri ar dažādu līmeņu sietiem, jo mums vajadzēs vairāk šos te operāciju galdus un šīs te dažādās virsmas, kur izvietoties. Jo instrumenti ir gari un viņus tā vienkārši izvietot uz galda ir sarežģīti, jo strādājot darba procesā, tie var nokrist. Un tad mums būs jāņem jauns komplekts, ja tāds ir.
Nu, un, protams, atsevišķi iepakotās ierīces. Ja mums šis te optikas konteiners ir kopā instrumentu komplektā, tad tā ir viens darba šī te tehnikas veids. Ja tas ir atsevišķi iepakotais instruments, jūs redzat vidēju standarta teleskopu, tad, un tas tāds standarta operāciju galdiņš, redzat, cik daudz viņš vietas aizņem, lai viņu pareizi atvērtu. Tad mums ir jāuzliek uz galdiņa un jāatver. Pretējā gadījumā nebūs sterilitāte. Tad ir šie te ideālie dažādie sieti, ko mēs varam, piemēram, iepakot arī krepā vai ielikt konteinerā, kā šeit redzat. Un, protams, specifiskās dažādas tvertnes, kurās mēs liekam optiku. Ja? Ir gan šīs te plastikāta tvertnes, gan dažādi sietiņi. Plastikāta tvertnes manā ieskatā ir labākas, jo mēs tur varam tomēr šo te adapteri noņemt un ielikt viņā, bet šajā sietiņā šos te adapterus mēs noņemt nevaram, jo viņi vienkārši izbirs cauri režģim. Tad mums ir jau jādomā cits veids, kā mēs viņu sagatavojam un nosūtam, vai arī mēs viņu sūtam jau neatvienotā veidā. Bet ja optika, piemēram, ir tik trausla, tad atkal tās ir galvas sāpes, izdomāt, kā viņu nesabojāt. Jo bieži vien ražotājs mums piegādā optiku šādās skaistās dažādās porolona kastītēs ar turētājiem, ar iedobēm, un mēs viņu saņemam, un tad izrādās, ka iepirkumā nav šīs tvertnes, kurās viņu ielikt, un mums ir jādomā, kā viņu iepakot tā, lai viņu pēc nogādes nesabojātu. Tad ir dažādi šie te aizsargi, kas uz trauslas optikas ir uzliekami, lai mēs viņu varētu droši transportēt, arī droši ievietot mazgāšanas ierīcēs, lai optika būtu nostiprināta un nelēkāta, nesabojātos. Tātad šis te standarta iepakojums vienai katrai optikai, ja tas ir iepakots atsevišķi. Un te jau no rīta pirmajā prezentācijā redzējāt skaisto čemodāniņu ar logano endoskopu. Kā man arī ir tas gods drusciņa strādāt šajā te specializētā medicīnas centrā, esmu redzējusi tos, un šī tiešām ir problēma, un man ir liels prieks, ka par šo beidzot sāk runāt, un iespējams, ka šis jautājums arī diezgan ātri sakārtosies. Tad ir šie te čemodāniņi, kas ir ļoti ērti, ko piegādā ražotājs, bet tad, kad tālāk ir jāsāk šī ierīce apstrādāt, tad ir ļoti sarežģīti viņu kaut kur transportēt. Ideāli, ja ir šādas te kastes, un mēs varam vēl iepakot šajā te vakuma iepakojumā, bet nereti pēc izlietošanas, šis vēl ir ļoti labs variants, šis ir speciāls maiss sagatavots tāds, lai varētu pārvietot izlietotu ierīci, bet bieži vien esmu redzējusi, kā atnes miskastes maisiņā vai sarkanajā, oranžajā bīstamo atkritumu maisiņā, un tas jau ir liels risks sabojāt šīs ierīces. Bet mans uzdevums nav runāt par šiem te lokanajiem endoskopiem. Tad palikšu vairāk pie tā, ko ikdienā strādāju. Tātad atsevišķi iepakoti instrumenti, piemēram, uroloģiskā optika, cistoskopi, kas ir ļoti sarežģīti iepakojami, jo faktiski ļoti gariem šiem cistoskopiem tādu speciālu tvertņu nemaz nav. Un vēl garākas šīs te stanziņas, kas arī kaut kā ir jāiepako, jo viņas nedrīkst ne saliekt, ne salocīt.
Un kur ir tas risks, ja mēs šādu stanziņu saliecam vai salocam vai sabojājam galu? Līdz ar to šo stanziņu mēs vadīsim cauri šim optikas kanālam, un ar tādu varbūt bojātu stanziņu mēs varam šo instrumentu sabojāt. Tādēļ tās ir diezgan liels galvas sāpes medicīnas ierīču apstrādes dienestiem, un arī operāciju zālē saprast, kur un kā glabāt un kā nesabojāt šos iepakojumus. Nu, un gaismas vats, kas arī prasa īpašu attieksmi, jo arī viņu ir jāprot pareizi un nepārāk blīvi tātad satīt, lai viņš netiktu bojāts. Nu, un visinteresantākā sadaļa ir īpaši veltījums manām medicīnas ierīču apstrādes meitenēm sterilizācijā. Kā tad notiek šis darbs operāciju zālē, šī ierīču savietošana? Jo šeit izskatās ļoti vienkārši, bet operācijas laikā tas ir pavisam savādāk. Tātad, redzat, operācija var sākties, pacients ir saklāts, operācijas galdiņš tiek uzbīdīts tātad pāri kājām, kā šeit, un ir uzlikti jau instrumenti operācijas sākumam. Arī ķirurgi jau ir sagatavojušies un jau gaida, kad varēs sākt. Bet nekas vēl nav savienots. Tā šis process arī notiek. Tātad redzat, gatavībā stāv māsu palīgs ar kameru, un operācija māsa tātad gatavo pārklāju šai te kamerai. Tātad kamera tiek ievietota plastikāta šajā te pārvalkā un tālāk jau novietota uz operāciju galda. Redzat, arī sagatavots gaismas vats, kas jau ir pievienots. Un tālāk tiek paņemta šī te optika un pārbaudīta. Šajā brīdī viņa tiek izņemta no šī iepakojuma un tālāk operācija māsa viņu pievieno. Mēs varam tikai vizuāli šajā mirklī redzēt, ka optika nav bojāta, ka viņa ir tīra, ka viņa ir atbilstoša. Bet kas tur notiek tālāk, to mēs redzēsim nākamā momentā. Bet atceramies, ka operācija jau ir sākusies. Ja? Ķirurgi jau veido pieejas. Tad operācija māsa nostiprina šo te pārvalku un pievieno gaismas šo te vadu un kalibrē tātad šo te optiku. Un šajā momentā parādās attēls, un mēs redzam, vai optika, vai mēs varēsim, vai būs attēls operācijas laikā vai nē. Un šeit, jo man bija bieži bijis sterilizācijas dienestā jautājumi, bet kā, vai tad viņi nepārbauda pirms operācijas? Nu, tad redzat, šis ir tas moments, kad viņi var pārbaudīt, un ja kaut kas nav, tad, protams, tās ir problēmas, tad ir jāmeklē tūlīt aizvietojošas ierīces. Nu, un bieži vien parādās šāds attēls. Tad mēs skatāmies, kas tur ir, vai nu ir distālais gals bojāts, vai tās ir pašā kamerā problēmas. Ir labi, ja mēs varam paņemt citu optiku, bet ja nē, tad tas ir ļoti bēdīgi, jo operācija faktiski jau ir sākusies. Nu, ir mazliet sarežģītākas dažādas optikas, ko mēs savietojam. Ja, tātad te jūs redzat histeroskopiju. Uzgali arī notiek procedūra, operācija māsas saliek šo te ierīci un pasniedz ķirurgam. Tad tas ir arī pirkstu veiklība, un arī šo ierīci mēs saliekam un tikai tad redzam, ir vai nav. Viss. Nu, ja tāpat kā mēs ierīces salikām, mums ierīces arī ir jāatvieno. Tātad mēs redzam operācija notiek, ir ļoti daudz dažādu vadu, instrumentu, tad ķirurgi strādā, un vienā mirklī tātad ir komanda, viss beidzam, tātad ejam ārā. Redzat, ķirurgam rokā vēl ir
kamera un tad kā notiek atvienošana. Ja? Tātad šobrīd ķirurgi vēl turpina slēgt brūci, bet operācija māsa jau gatavo šo te kameru atdošanai. Jo tajā brīdī, kad brūce būs slēgta, pārklāji tiks ņemti nost, un tad ir ļoti liels risks šo te optiku salauzt, sabojāt vai dažādi nomest zemē, piemēram. Tādēļ operācija māsa šajā mirklī tātad gatavo šo kameru atvienošanai. Tātad atvienošanai noņem šo te aizlīmēto lenti, un šeit ir ļoti būtiski aseptika. Ja? Pareizi izņemt ārā un neatsterilizēt, atrast vietu, sagatavot, kur šo te optiku, šo teleskopu nolikt, jo teleskopa gals ir nesterils, un pareizi atdot šo te kameru. Un tad redzat, māsu palīgs ir paņēmis kameru un tālāk jau izņems no pārklāja un pareizi novietos uz turētāju, lai nenokrīt zemē. Un šeit es gribēju tā kā teikt stop kadram, jo mēs ļoti daudz runājām par teleskopu apstrādi, par teleskopu šo te tīrīšanu, bet ļoti maz, kur runā tieši par šo te kameras tīrīšanu un kameras apstrādi. Vai šī kamera būtu profilaktiski jātīra, vai varbūt, kad pat profilaktiski kaut kādā veidā jānosterilizē dažkārt. Nekur šādas te detalizētas instrukcijas un apmācības nav. Domāju, ka arī šis ir jautājums, par ko būtu jārunā, par šīs te optikas, šīs te kameras tīrīšanu tieši operācijas zālē. Nu, tad redzat, operācija vēl notiek, tad ir pēdējās šuvis, pēdējā slēgšana, bet operācija māsa jau instrumentus atdod. Nu, un visu atvieno. Arī šis atvienošanas process notiek ļoti ātri un nereti sanāk šādi. Nu, tas ir tāds smieklīgais slaidiņš par to, ka dažkārt, ja mēs steidzamies, tad šādi. Un te ir viens reāls slaids, jā, tad no reāls attēls, no reālas situācijas, jo dažkārt ir tik ļoti maz laika, ir maz šo te māsu palīgu, vai viņš vispār nav tai mirklī, un tad, kā mēs spējam, tā mēs saliekam. Nu, protams, te es parādīšu vienu tādu atsūtīšanas šo te variantu, kas manā ieskatā ir diezgan tuvu ideālam, ja, kad ir visi instrumenti perfekti salikti tajā pašā tvertnē ar visiem svītru kodiem, ar protokolu. Optika ir labi nostiprināta tātad šajā te speciālajā konteinerītī, un tātad redzat, šādi te ir atsūtīts uz mazgāšanas zonu. Tas ir ļoti cienījami un arī darbiniekiem medicīnas ierīču apstrādes daļā ir ļoti ērti strādāt šādi. Dažkārt ir situācijas, ka mēs izvēlamies pārāk mazus konteinerus un pirms operācijas sterilizācijā ir ļoti skaisti salikts, bet pēc operācijas mēs vairs tik skaisti nevaram salikt un mēs nevaram dabūt šo te konteineru ciet. Nu, tad ir tikai viens variants izvēlēties lielā iepakojumu. Nu, tātad ieteikumi: notīrīt instrumentus no lieliem aplikumiem, raudzīties, lai visi instrumenti un piedarumi nonāk nosūtāmajā kravā un pilnā komplektācijā, nevis kaut kas paliek aiz borta, vai ja tie ir 2, 3 komplekti. Nu, sliktākā gadījumā vismaz informēt sterilizācijas dienestu, ka ir kaut kas sajucis.
ierīces pēc iespējas vēlams atvienot vai izjaukt, un bojātās ierīces obligāti jāmarķē. Un pats svarīgākais, kas reti kur strādā, ir, ka jāsūta ar ierīču svītru kodu marķējumu vai protokolu vai sarakstu, jo ar šīm te darbībām mēs nodrošinam to tā saucamo izsekojamību. Nu, un te vēl viens tāds smieklīgais attēls par šiem te cito instrumentiem. Ātri mums ārstam vajag ārstam poliklīnika, viņam vajag tūliņ pēc 10 minūtēm nākamo pacientu. Nu, tai jūs te redzat, ka vienkārši māsa paņem ārstu, ved pie rokas, lūdzu ārstu, nāciet parādiet, kā jūs varat 30 minūtēs šo te skopu nosterilizēt. Un atceraties, ja, šo te Indijas pieredzi, ka viņi vēlās šīs te 15 minūtes starp operācijām, tad iedomājieties, kādam ir jābūt instrumentu parkam, lai varētu tādu apriti veikt. Medicīnas ierīču apstrādes dienesti, ja, jūs esat mūsu atbalsts šajos procesos, jo, diemžēl, ļoti daudzās slimnīcās šobrīd operācijas zālēm tiek tā kā ierobežotas iespējas apstrādāt instrumentus pašiem uz vietas. Šīs telpas tiek pārveidotas par jebko citu, un līdz ar to mums pat bieži vien nav iespēja veikt šīs priekšapstrādes. Tādēļ mēs ļoti paļaujamies, ka jūs to izdarīsiet. Nu, bet neskatoties uz to, ka medicīnas ierīču apstrādes dienesti šo procesu tiešām zina labāk un izdara, tas neliedz mums būt reizēm diezgan skarbiem. Un te tāds atkal interesantais slaids par to, kā tad mēs šos te darbiniekus uztveram. Ja darbinieki šie paši domā, ka viņi ārkārtīgi tiešām piedalās procesā, tad redzat, ka operācija māsas domā, atkal viņš nenāk pie telefona vai atkal viņš neizdarīja. Nu, sabiedrība domā, ka viņi vispār vienīgi atpūšās. Iespējams, ka priekšnieki domā, ka viņi visu dienu tikai ēd un pļāpā savā starpā. Savukārt mūsu sterilizācijas darbinieku draugi domā, ka mēs vispār strādājam operācijas zālē. Toties mēs visu dienu, diennakti, 24 stundas, to daram, plējam instrumentus. Nu, kopsavilkumā šādi mēģināju mazliet ieskicēt, ka operācijas zāle ir ļoti dinamiska un sarežģīta vide, gan emocionāli, gan tehnoloģiski. Un, protams, ka šī vide aizvien vairāk ir vērsta uz attīstību, un mēs jau dzirdam pie durvīm mums klauvējās robototehnoloģijas, tā kā pieļauju, ka nākamās konferences mazliet runās arī par to. Tādēļ novēlu visiem brīnišķīgu dienu un ļoti labu sadarbību. Un lai šis te būtu, jāsaprot, ka mēs visi esam viena komanda, un šī komanda ir ļoti plaša, un to ietekmē dažādi faktori, gan ārējie, iekšējie un cilvēciskie, un mēs nevaram tikai balstīties uz vienu, uz kādām emocijām vai tikai uz darbiniekiem, bet ir jāsaprot, kā arī likumdošana daudzas lietas nosaka, un ne visas varbūt ir pieņemamas, un dažas ir pat kritiski ļoti jāskata politiskā situācija vai ekonomiskā situācija. Bet šeit es gribētu ieskicēt dažas manā ieskatā būtiskākās, tātad šīs te zināšanas, prasmes un attieksmi. Ja mums būs pietiekami daudz zināšanu, mēs kaldināsim savas prasmes un attieksimies ar cieņu gan pret sevi, gan pret citiem, pieļauju, ka virkni no augstāk iepriekš minētajām problēmām arī mūs neskars.
Nu, paldies par uzmanību. Paldies, Danuta. Bija ļoti interesanti tev klausīties. Man liekas, tev ir tā retā priekšrocība, ka tu strādā gan operāciju zālē, gan sterilizācijas nodaļā, līdz tev ir tāds skats, un tu ļoti labi redzi gan tās problēmas, kas ir abās pusēs, un turklāt tev nav tādu kaut kādu ilūziju vai aizspriedumu par vienu vai otru pusi. Tā tad ir skaidrs un visaptvarošs skats. Tas, kas man ļoti patika, tas, ka tu pieskāries tā saucamajai flash sterilizācijai, to no savas bēdīgās pieredzes es varu teikt, nekad nevienam neierādiet, ka tāda sterilizācija vispār ir iespējama, jo tā ir pirmkārt nedroša metode, otrkārt, kā jau Danuta teica, tā ir ļoti slikta metode jūtīgiem instrumentiem, smalkiem, un tā ir kā sērga. Mūsu slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, to ar laipnu roku ievazāja Šveices kolēģi labu gribot, un pēc tam mums aizgāja vairāk nekā 10 gadi, kamēr mēs no tā vispār tikām vaļā. Bet, Danut, man tev ir viens jautājums, ir viena liela problēma, kurai tu arī mazliet pieskāries. Pieņemsim, jums parādās pilnīgi kaut kādi jauni skopi, ķirurgi sagribējuši, nopirkuši, un tad kā noris šis apmācības process darbam ar viņiem operāciju māsām un sterilizācijas darbiniekiem? Vai tas ir kaut kā sakārtots? Nu, īstenībā es domāju, ka viņš tā ļoti sakārtots nav. Ir kompānijas, kas tā kā, vismaz atnāk un izstāsta, bet ir kompānijas, kas tā, mazliet viņa apiet. Otrs personāla trūkuma dēļ ir tā, ka nemaz visām māsām nav īsti laiks nākt un mācīties, jo ir jāstrādā. Ir tajā brīdī jāinstrumentē operācija, tad tev kaut ko izstāsta, viens otram izstāsta. Ir ideāli, ja var savākt kopā operāciju māsas, ķirurgus un vēl medicīnas ierīču apstrādes dienestu. Un ja vēl var izspēlēt to kopā, kā to darīs, tad tas jau ir ideālais variants. Es pieļauju, ka vislabāk varbūt šīs lietas tomēr ir sakārtotas bērnu slimnīcā. Varbūt arī Inga pie tevis traumās, bet negribu teikt par slimnīcām, par kurām negribu teikt, bet ir tā, kā ir. Viss ir atkarīgs no attieksmes, goda prāta un zināšanām. Un